Sveiki! Saistībā ar Saeimas priekšsēdētājas Mieriņas izmēģinājumu parakstu atbalstot Nobela miera prēmijas piešķiršanu Donaldam Trumpam, kopā ar visu pārējo propagandonu varzu ir izteikusies arī ārlietu ministras izstrādājums Baiba Braža. Viņa ir sociālajā tīklā X jau Twitter ierakstījusi kaut ko tādu, ka būtu labi, ja citas amatpersonas viņai nepiedāvētu viedokli, ko viņa vispār neesot pat izteikusi. Un te saistībā ar šo pajolīgo gadījumu ir jāsaliek punkti uz I. Jo ir viena un tikai viena persona, kas šajā te sakarā izskatās vissliktāk, visnožēlojamāk, un tā ir tieši pašreizējais ārlietu ministras izstrādājums Baiba Braža. Ir tikai divi iespējami varianti. Vai nu par šo te gatavoto vēstuli Baiba Braža neko nezināja, vai arī visu ļoti labi zināja, bet izlikās par beigtu zivi. Pat grūti iedomāties, kurš no abiem gadījumiem ir nožēlojamāks. Ja pašreizējā situācijā ar ārlietu ministrijas grandiozo štatu, ar visādām āboltiņām un ko tik vēl ne siltās un no nodokļu maksātāja naudas labi apmaksātās vietās, ar visiem padomniekiem, ko ārlietu ministrija ir sabāzusi visās citās institūcijās un pie citām amatpersonām, lai tām būtu uz ko atbalstīties un pakonsultēties. Ja šādā situācijā ārlietu ministre nezina par šādas te vēstules ienākšanu uz Saeimas priekšsēdētājas galda, tad viņa jau šodien pat ir jāizsper no amata ar īpaši trāpīgu spērienu pa komunistisko pēcpusi, saistībā ar absolūtu nespējību, nekompetenci un stulbumu. Visu to pašu, ko mēs jau esam iepriekš novērojuši. Šīs te personas darbībā, ja pareizāk bezdarbībā. Un otrs variants, ka patiesībā Baiba Braža visu ļoti labi zināja, bet tīšām palika stulbo ķēkšu Mieriņu zem sitiena. Saka, es neko, kāda vēstule, ko? Tieciet paši galā. Tādā gadījumā Baiba Braža ir pelnījusi vēl ātrāku izsperšanu no savā amata ar vēl trāpīgāku spērienu pa pēcpusi par to, ka savu nožēlojamo politisko intrigu vārdā cenšoties saglabāt sev un partijai vietu pie siles, viņa ir diskreditējusi visu Latvijas valsti. Tieši tik vienkārši. Visu labu!